20 gadus atpakaļ nestrādā tās lietas šodien. To citreiz cilvēkam grūti tā pieņemt, un arī gribās, un arī negribās mainīt kādas lietas, jo cevišķi aiz tām lietām ir bijusi kāda veiksme, izdošanās, rezultāts, bet vārds mums aicina atjaunoties savā garā, savā prātā, savā sirdsprātā. Un tas nozīmē, ka mums ir jāspēj adaptēties, pielāgoties, nemainot funkciju, mēs drīkstam mainīt formu. Ko tas nozīmē, ka tie pamatu uzstādījumi, ejiet un dariet par mācekļiem, nav mainījušies. Romas impērijas laikā vai Eiropas Savienības laikā vai vēl kaut kādā laikā. Tas nemainās, bet mainās tā forma. Kā piemērs mēs redzam sociālajā tīkli. Funkcija nemainās, bet tā forma, kad mēs kā kristieši varam lietot šīs platformas, šīs vietas, šīs iespējas, kur atskaņot savu liecību, atskaņot Dievu vārdu, uzrunāt cilvēkus. Un visādā veidā. Tāpat arī, par ielu evaņģelizāciju. Ja mēs domājam, ka 20 gadus atpakaļ strādāja telts iela evaņģelizācijā, tad iespējams šodien strādās tāds flashmobs vai izrāde uz ielas vai šovs vai triks vai kaut kāds orientēšanās, kad mums ir jābūt spējīgiem mainīt. Un šai ziņā man ļoti uzrunāja viena misionāra, kas tieši šo lietu izsaka ar to, ko Kristus dara šeit, ko Kristus konkrēti dara tavā dzīvē un šai brīdī, jo tas var mainīties. Tas ir, šodien tu esi zirgā, teiksim tā, un ne tautā saka, tu tur pelni lielu naudu un vēl nesko dari, bet tev nav brīvs laiks. Tātad iespējams tavu misiju, tavu funkciju šajā brīdī ir atbalstīt svētos kalpošanas darbam. Un paiet laiks un sezona, kad tu vairs neesi zirgā, ne? Tu varbūt esi viedumā ar prasmēm, ar dāvanām, ar talantiem. Tad attiecīgi tev ir jāliek viņa lietā. Un tas man tā liekas svarīgi, jo es jau esmu piedzīvojis, saticis, kad ir tāda kristiešu grupa, kas ir palikuši un viņi nespēja akceptēt to jauno realitāti. Nespēja atjaunoties un viņi gaida to, kas nenāks. Iespējams, es nezinu, nevaru tā runāt vispārīgi, bet pēc manas saprašanas tam nav vairs vajadzība. Tas ir mainījies. Tev ir jāpieņem tā realitāte. Un man liekas, tieši arī tas apustuliskā funkcija, ja mēs pastāvēs, tad arī tā ir tā, kas pielāgo, kas izpēta, kas sastopās ar realitāti, kas redz realitāti, esošās lietas un pielāgo to, lai varētu pasludināt evaņģēliju. Noņem šķēršļus, ja tā ir vajadzīgs. Tas tāds, man liekas, ļoti svarīgs, jo tas absolūti maina citreiz to mūsu pieeju. Jo, ja mēs zinām, ka šodien varbūt tavam kaimiņam, kāds piemērs, tavs sitieni nenāk. Bet katrā ziņā, ka mēs saprotam, nevienmēr kaut labdarība ir tas labākais veids. Ne, kaut kādu pārtiks paku vai, kā citreiz cilvēku operē, kad jo tā taču daudz misionāri dara. Viņi iet ar pārtiks pakām, iet pa mājām, tā tālāk. Un tas var būt galīgi ar nevietā, nepareizi, ja Kristus negrib, lai tā dara. Jo iespējams jaudīgāk un pareizāk ir, kad mobilizē tos cilvēkus, uztaisīt kopā kaut kādu, pilsētas svētkus, vai vākt parakstus, lai
Ja jums ir granteni, lai būtu tur asfaltceļš, vai nomainīt paskastes paģezdā, treptelpā, paģezd, tas laikam krieviski būtu, nomainīt treptelpā par brīvu visiem paskastīts, kolektīvs, smuks, tīrs, svaigs, frešs un izdalīt katram kaimiņam par atslēgām. Un tā iespējams būs daudz jaudīgākā liecība nekā posteris vai kāda kartiņa vai, kāds citreiz tāda traktātu tiek, evanģelizācija tiek darīta. Tāpēc, man liekas, ir labi mainīt tās lietas pie seviem. Un tam daļ mums ir arī daudz dažādas iespējas šodien, daudz dažādu resursu, daudz skolas, kur mēs varam pilnveidoties. Ja mēs redzam trūkumu kādā administrēšanā, mēs varam pilnveidoties. Mēs jūtam noslēdz un vajadzību pēc padziļinātas teoloģijas studēšanas. Lūdzu, ir iespējas. Ir vajadzīgs misijas, kaut kādas šķautnes struktūras vai lietas. Lūdzu, ir skolas tam un ir cilvēki, pie kā tur iet konsultēties. Un tev tas ir obligāti jādara. Kāpēc obligāti? Ja tu nedrīkst sēdēt uz vietas. Tavai ticībai ir jābūt ar augošu mēru. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, tas sinepīgi graudiņš ir maziņš un trausls sākumā. Bet pēc tam kāds viņš izaug milzīgs koks, kur jau tur ballīt notiek pat ne. Ko tas nozīmē? Tas ir ar tādu pieaugošo procentu, teiksim tā, investīcija pasaulē to sauc par augošo procentu vai kaut kā tam līdzīgi. Bet tā doma, kad viņš pats par sevīm ir pelnošs, viņš pats par sevīm ir augošs, viņā pašā par sevi jau ir sēkla iekšā. Un es redzu, tas ir Dieva mehānika. Ne? Viņš visu, kad rada, viņš rada ar sēklu sevi. Un to mēs varam pārvērst sociāli, attiecības veidojot, vai tur tas formāts kā veido aicina jaunas attiecības, vai intelektuālais. Tas, ja cilvēks uzrakst grāmatu, vai tas iedvesmo citus vēl rakstīt grāmatu, vai garīgais. Ja tu taisi mācekli vai veido mācekli ar savu realitāti, vai tā tavu mācekļošana veido vēl mācekļus. Tā kā tas ir tik vienkārši šķietami, bet tā nepat laikā tik sarežģīti. Es svētīts šalom.